Varbūt mēs veco zapi varētu pārdot un nopirkt kaut ko labāku. Ko tad? Autobusa biļeti. Beidz, tas zapiņš ir perfektā stāvoklī, tikai šur tur jāpiekrāso. Kāpēc mēs apstājamies tik tālu? Jātāpa, benzīns dārgs. Jā, mūsu darbinieki ir labākie krāsotāji visā pilsētā. Brīnišķīgi! Vai jūs krāsosiet? Nē, viņš krāsos. Es esmu viņa māceklis. Jā, jums nav par ko uztraukties, viņi ir labākie. Vai ir kādi jautājumi? Kādā krāsā? Krāsa? Protams, jūs taču nedomājāt, ka mēs tik svarīgu lēmumu atstājām uz pēdējo brīdi. Atver buņģi. Es mēģinu. Ziniet, krāsa, par kur es biju iedomājies, atver to buņģi. Nē. Šīm sienām būtu jābūt... Zaļām. Zaļām? Man patīk zaļš. Jā, arī es tā domāju. Krāsosim šīs sienas spilgti zaļas. Balta. Un tad es pārdomāju. Mēs sienas krāsosim sudraba krāsā. Tā ir balta. Tā ir sudraba krāsa. Kas tu kaut kāds daltoniķis? Es izvēlējos sudraba krāsu, jo tā ir atbilstoša kafejnīcas augstiem standartiem. Es visu atstāju jūsu ziņā. Galvenais, lai mans virtuves sienas ir nokrāsotas pirms atnāk sanitārais inspektors. Pagā, kopš kura laika sanitārais inspektors uztraucās par sienas krāsu? Pavārs teica, ka bija atbraucis inspektors ar dzeltenu zapiņu un teica, lai nokrāso sienas, citādi mana kafejnīca taisīs ciet. Ak, tad benzīns jātaupa. Labi, kad pabeigsiet, tad piezvaniet man. Tā, jūs abi sāsiet strādāt, man ir svarīgas darīšanas. Tu nemaz nepalīdzēsi? Protams, ka palīdzēšu. Redzi, es atnesu spaini un otu. Čau, es eju. Jā, svaiga krāsas kārta te nenāktu par sliktu. Oh, sing, can you sing? Kur tu biji? Strādāju. Ko tu skaties? Nienkat. Nu, vismaz labāk nekā 11 mājās 4. Tas gan. Čau, Janka. Čau, es atnesu vēl krāsu. Nāc iekšā. Pat cik tad šoreiz? Tikpat. Kur tu dabūji to krāsu? Pat kādā pansionātā viņi ar to krāsoja treps, lai redzētu tumsā. Kā tumsā var redzēt krāsotas trepes? Mierīgi, tā ir luminiscējošā krāsa. Luminiscējoša. Tas nozīmē, ka tumsā luminiscējoša! Es domāju, ka tu zini. Kā es to varēju zināt? Kas es kaut kāds fizicis? Pasaki, ka es neesmu mājās. Halo? Nē, Valoģi ir izgājis. Es nezinu, uz kurien. Uz kurien tu aizgāji? Dod šurp, vecais āzis. Halo? Ko jūs izdarījāt ar manām sienām? Tās spīd, jā? Nu, mēs izmantojam jaunu energoefektīvo krāsu, kas taupa elektrība. Būs mazāki rēķini. Jā, es saprotu. Es no rīta piebraukšu. Viņš grib atpakaļ naudu. Nē, viņš grib, lai viņam nokrāso dzīvokli. Dod šurp to krāsu. Tā ir tava vaina, tu ar savu stulbo krāsu. Ak, to tu visu dienu darīji. Tu krāsoji veco zapiņu. Es tagad nezināju, ka būs luminiscējoši. Kā lai es tagad ar to braucu? Mente man uzreiz apturēs. Nu, skaties uz to no gaišās puses. Nebūs jāslēdz iekšā lukturi. Brīnišķīgi! Varēšu ietaupīt 2 spuldzītes.